Harijs Užants, vai kā ir pareizi? Užants vai Užants? Užants. Kā tevi atpazīst ar kādu hītu dziesmu savā? Nu, vislielākais hīts jau ir Rārijas Elkstens tekstu Par visu maksājis dārgi. Esmu pilns, es mežiem pļavā, zaļo mana zaļā valsts, un ezeri, un upes tādi, vēl neizšūst un neaizsalst. Par visu maksāju es dārgi, un neprasu, vai maksāt vēl. Ir nauderība, un manā ir krauklis zelta spēles. Krauklim zelta spēles pēc. Bet ir arī Par vēju tev un mani, ir arī tava puķe, Lazdas zieds. Nu, ir diezgan daudz tādas dziesmas, ko Var atpazīst, jā. Tu esi rīdznieks? Rīdznieks, jā. Kā notika tava sapazīšanās ar mūziku? Mans tēvs bija Jaunsiemu papīra fabrikā, pašdarbības kolektīvu, orķestra vadītājs. Un viņš rakstīja partitūras un vadīja šo orķestru. Un es kā mazs puika gāju līdzi uz mēģinājumiem. Nu, un par to laiku jau mazam puikam garlaicīgi, ka veči tur runājās pa starpu. Tad es izmēģināju vienu instrumentu, otru, trešo. Tā es šo to arī apgūvu, kontrabasu apgūvu bišķiņu, klarneti. Klavieru spēle man tā kā nepadevās īpaši, bet bungas gan man padevās ļoti labi. Pirmais instruments bija bungas. Kā izglītība kaut kāda arī ir? Jā, es esmu mācījies Jāzepa Mediņa stīgu nodaļā uz kontrabasu. Turpmākās gaitas bija ar dažādiem orķestriem un ansambļiem. Bet konservatoriju jūs pabeidzāt? Jā, tur man gāja kā pa celmiem, bet beigās tika galā. Profesionālā mūziķa gaita man sākās ar Zigfrīdu Račiņu būtībā. Stīgtais rītā bēg, pavasarā bēg, atļauj visus tavus logus vaļā. Aivaram Dzītaram bija ansamblis, kurā es piedalījos medicīnas darbinieku namā Rīgā, un tur solists bija Zigfrīds Račiņš. Tad mēs diezgan daudz koncertējām pa Latviju. Jā, mūziķi jau mani novērtēja, jo es jau biju diezgan tāds, progresīvs, un ļoti ātri visu kaut ko iemācījos, un ļoti ātri varēju piedalīties jau gatavā produktu izpildīšanā. Jā, ģitāristu kursos es gāju pie diezgan slavenu un virtuozu ģitāru skolotāju. Oļģerts Zariņš viņam vārds bija. Jo pirms tam jau es spēlēju gan vidusskolas ansambļos, gan salasītos ansambļos. Bija tāda
tāda moda toreiz, ka bija piedāvāja kādu spēli, tad vajadzēja zvanīt, meklēt būgņzinieku, meklēt basu ģitāristu. Nu, teiksim, ne jau vienmēr visi varēja būt brīvi tajā laikā. Tās grupas varēja būt dažādos sastāvos. Dažādos sastāvos, jā, tieši tā. Man laimējās uzstāties tādos jauktajos sastāvos ar dažādiem, ļoti dažādiem, interesantiem mūziķiem. Bet, profesionālās gaitas pēc Zigfrīda Račī, medicīnas darbinieka ansambļa, mūs uzaicināja Andrejs Lichtenbergs. Viņš mūs noklausījās, toreiz bija vadītājs Aivars Zītars, un uzreiz teica, ka mums jāsāk kopā strādāt. Galvenais solists jau bija Andrejs Lichtenbergs, un viņš jau dziedāja gan Raimonda Paula dziesmas, gan... Atsauciet to vēl kādreiz. Ai, jūs kukli, ai, jūs ziedošie, laiks ar jūsu spārniem skrēt. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Latviešu komponists dziedas gan arī hītus, kas bija pārtulkoti, teiksim, latviešu valodā. Teiksim, ansambļa Sēlgas koncertos svešvalodās netika dziedāts, bija dziedāts tikai latviešu valodā. Viņš bija ļoti pieprasīts, mums bija ļoti daudz koncertu Latvijā. Katru, teiksim, nedēļas nogali bija varbūt kādi 3 koncerti, tas ir mazākais. Bija ka kādreiz 2-3 koncertu dienā bija jāsniedz. Tā bija ļoti aktīvs koncertēšanas laiks tas bija. Un pie vārtiem šķiroties, kājas mirka asarās. Un pie vārtiem šķiroties, kājas mirka asarās. Ar Andreju Lichtenbergu bija tā. Viņš nelietoja alkoholu, viņš absolūti nekad negribēja uzkavēties pēc koncertiem, kaut gan tajā laikā aicināja gan uz somu pirtīm, gan uz briesmīgajiem banketiem, kur bija galdi lūza no pārtikas un deficīta precēm. Bet mums ansambļa Sēlgas laikā tie bija tādi reti gadījumi, ka mēs uzkavējamies, teiksim, uz vakariņām, vēlējām vakariņām. Ja koncerti jau parasti sākās kaut kur 8 vakarā, un tad padomājiet paši, vai ne, bet 10 vakarā mums pieliek pie tāda liela galda, kurš ir klāts ar visādiem gardumiem, tad cik tad uz nakti var apēst cilvēks. Jums tās samaksas bija tādas normālas priekšpadomu laiku tā? Ierindas mūziķi kaut kur saņēma kaut kur no 25 līdz 40-50 rubļiem, teiksim, to spēli. Tas jau priekš mūziķi tajā laikā bija ļoti labi, ja mēs nedēļas nogalē varējām nopelnīt kaut vai 100 rubļus. Tā jau bija jau... Mēneša alga. Vienam otram tā bija. Man mamma, piemēram, strādāja grāmatnīcā, viņai bija 70 rubļu alga mēnesī. Un paralēli, ja es arī vēl darbojos Jūrmālas estrādes orķestra birojā, es spēlēju restorānos, dažādos restorānos. Teiksim, no Ķemeriem līdz Priedēnī tajā laikā nebija neviens restorāns, kur es nebūtu spēlējis. Protams, no profesionāliem. Es jau tomēr ar tādiem amatieriem, tā mazāk. Es skatījos jau pēc spējām. Brālīt, pumpē mīlēt, vēl jaunības laiks,
gan reizi vecumdienās, tas viss tev apniks viel, jo alus meitas nauda, tie ir priekš katra jauna, nepaliec jau kalnā, tev šodien jādzīvo, jo alus meitas nauda, tie ir priekš katra jauna, nepaliec jau kalnā, tev šodien jādzīvo, tāpēc jāiedzer! Būtībā es vienmēr pats biju tas vadītājs un organizētājs. Es pats izmeklēju mūziķus, kas ir, teiksim, līmenī. Galvenokārt mūsu mazie sastāvi. Nebija, teiksim, liela sastāva tajās kafejnīcās nebija iespējama. Tāpēc man vajadzēja bunzinieku un basģitāristu. Jo es pats spēlēju ģitāru un pats dziedāju. 4. štata vieta nevienā kafejnīcā gandrīz nebija, izņemot lielajos restorānos. Bet lielajos restorānos, es vēlāk sāku spēlēt, ka man bija lielais sastāvs. Tur vesela plejāde, tā laika zvaigznes, ar kurām jūs esat kopā uzstājies. Jā, Aleksandrs Kublīnskis bija, varbūt pirms Selgas, bija viens moments, kad mēs iestudējām ļoti labu programmu. Aleksandrs Kublīnskis bija, no sākuma viņam bija grupa Baltijas balss, pēc tam nomainījās sastāvs un mēs bijām Jūrmalas balss. Tur mēs sākam diezgan produktīvi un ļoti labu programmu sataisījām, bet Aleksandrs Kublīnskis izrādījās ļoti, ļoti viltīgs un blēdīgs. Zvenī kolhozā uzvarā mēs skaitījāmies, ka mēs esam it kā uz izmēģinājumu laiku pieņemti darbā, un izrādījās, ka tā nebija taisnība, ka mēs bijām pastāvīgi pieņemti darbā ar algām. Un tās algas izrādījās, ka viņš un viņa sieva tajā laikā bija kultūras namu vadītāji. Viņi to naudu bija ar viltotiem parakstiem izņēmuši un mums pateikuši, ka priekšsēdētājs gribēs jūs noklausīties un tikai tad dos piekrišanu maksāt jums algas. Un tā tas gāja varbūt visu vasaru, kur mēs koncertējām par lielām estrādēm. Un ar panākumiem ļoti labs sastāvs mums bija. Un tur piedalījās pat Uldis Stabulnieks vienu brīdi. Kas vēl tajā sastāvā bija, varbūt nosaukt? Tur bija Silga Milbrete uz flautas, Alis Ozoliņa uz violis, tad bija bunzinieks Konstantīns Dmitrijevs, vēl 2 bija ģitāristi un dziedātāji bija. Neatceros viņu vārdus. Un tur jau skanēja Kublīnska dziesmas, jā? Ne tikai, protams, galvenokārt Kublīnska dziesmas bija, jā. Viņam atšķīrās tās dziesmas arī tā. Jā. Viņam slavenākā dziesma, protams, ir tā Noktirne, jā, kas ir, un tad ir Kamēr vari, tikmēr dari, par bērziem tur dziesmu, to es kādreiz arī izpildīju tajā ansamblī. Interesanti, bet, cilvēks kā ar blēdīgu raksturu, tad mums tā izbeidzās viss tā sadarbība, jā. Beidzās ar tādu konfliktu, kad bunzinieks viņam uzbruka un teica, tu esi nelietis un sāk ar viņu kauties. Mums it viss ir atšķaidīts, pat nevar atšķirt, kas ir īsti. Mums intīm veikals aplaimos un meiču vietā krutkas dos. Centrāl tirgu uzceļ butku, šajā būdā tirgo krutku. Krutka šis un krutka tas, īstām lietām līdzinās. Krutka šis un krutka tas, īstām lietām līdzinās. Centrāl tirgu uzceļ butku, šajā būdā tirgo krutku. Krutka šis un krutka tas, īstām lietām līdzinās. Krutka šis un krutka tas, īstām lietām līdzinās. Vēl joprojām muzicējot ansamblī Selga, man uzradās piedāvājums strādāt filharmonijā Uldis Stabulnieka vokāli instrumentālajā ansamblī, kur arī bija salasīti mūziķi, un ne jau tie sliktākie, un mēs iestudējām to programmu.
To programmu mums pieņēma kultūras ministrija, un mūs pieņēma darbā, un mēs sākam koncertēt gan par Latviju, gan par Padomiju. Ļeņingradu tajā laikā, Maskavu. Mūsu koncerti netika organizēti kā vienam ansamblim. Mēs piedalījāmies tādos kopīgos ansambļos ar Krievijā populārām grupām. Un tad tas notikās milzīgos stadionos, un mēs arī bijām Vidusāzijā, Kirgīzijā, Uzbekijā. Tur gan mēs uzstājāmies vieni paši. Uzņēma mūs uz urā, jā, ļoti viņiem patikās. Vai jūs kopā ar savu siksni spēlējuši? Jā, Ogres metronoms, arī koncerta ansamblī bija galvenais solists Žoržs Siksne, un tur mēs arī diezgan daudz braukājām pa Latviju. Un pēc tam vēl arī mēs spēlējām restorānā Lido, kur arī Žoržs bija galvenais solists. Ļoti, ļoti viegli bija ar viņu kopā strādāt. Viņš jau var tāds humora cilvēks, viņš visu laiku jokoja. Viņš vēl šodien ir tāds pats jokotājs. Brīžiem nevar saprast, viņš joko, viņš runā nopietni. Pozitīvs cilvēks. Nu, tad atgriežamies pie tā Stabulnieka. Ja? Nu jā, Stabulnieks Uldis bija izcils komponists, izcils izpildītājs, izcils pianists. Nu, un viņš arī vadīja to ansamblu. Ļoti interesanta sadarbība, viņš visu prata salikt pa plauktiņiem, visi muziķi bija visi informēti, kas kuram jādara. Ārpus tā darba mēs ar Uldi ļoti labi draudzējāmies. Viņš bija liels makšķernieks, viņš šad un tad viņš atbrauca pie manis uz jahtu Lielupē, un tad mēs izbraucam jūrā, un viņš mēģināja iemest kādu makšķertu, kaut ko, nu, vienā reizē mēs bijām trāpījuši uz mēnsu bāru, un tad saķēra ļoti daudz tas mēnus, pilni jahtas to kokpitu. Filharmonijā mēs nostrādājām kaut kādus 3 gadus, laikam nepilnus. Izrādījās, tur bija tāds aksidents Margaritai Vilcānei, tā kā civilvīrs bija bundzinieks, Gariks Makarjans, kā jau parasti pēc lieliem koncertiem, Ojāra Grīnberga un Margarita Vilcāna un Ulda Stabulnieka, lielie rajona bosi aicināja uz banketu pēc koncertu, un viņi tad nebija ilgi mājās, nu, tai viesnīcā nebija ilgi. Valmieras viesnīcā mēs dzīvojam toreiz. Nu, un tajā laikā Igauņu ansamblis Laine viesojās Valgā. Manie puiši, arī Gariks Makarjans, sazinājās un sarunāja, ka mēs aizbrauksim tagad no Valmieras uz Valgu pie viņiem uz viesnīcu un satikties, nu, pabrāļoties. Nu, un tad iznāca tā, ka Gariks Makarjans, nu, protams, apreibis no Laimes, no stiprinātajiem dzērieniem, un bija paņēmis to vienu meiteni līdzi uz Valmieru, uz viesnīcu. Bet tā viesnīcas numurā taču Gariks ar Margaritu bija viņiem jādzīvo, bet Margarita jau nebija līdz rīta gaismai atnākusi uz to viesnīcu. Bet tad, kad viņi atnāca, viņi ieraudzīja, ka Gariks guļ ar citu meiteni. Nu, un tad, protams, radās sprādziens. Neilgā laikā visu ansamblu atlaida no darba. Garīgi dēļ. Un tad mūsu ansambls pārcēlās uz Jūrmālas koncertu apvienību. Nē, nu, īstenībā pamats sastāvs bija tas pats, kas Filharmonijā. Sākam savu darbību restorānā Laiks Melužos. Un tā arī tā grupa mums ir nosaucās Laiks. Solists bija, nu, protams, arī es, bet mums bija tāds Jevgeņijs Biņkovskis bija, kurš bija ārkārtīgi līdzīgs Džo Kokera balsī. Nu, un mēs jau spēlējām tikai ārzemju gabals tajā krogā. Tad nodibināja ansambli Sandra un Harijs. Ja Sandra Ozolīte bija, man tajā laikā bija sadarbība, es viņai biju uzrakstījis vairākas dziesmas. Viņa tāda ļoti savāda balss, jā. Nu jā, viņai tāda ļoti oriģināla balss un ļoti augsti toņu soprāns.
piedalījās Norbumbieri mūsu ansamblī. Un mēs arī koncertējam apkārt pa Latviju, diezgan labiem panākumiem. Un tas ansamblis, beidz eksistēt tajā brīdī, 98. gadā, aizbrauc uz Ameriku. Tas Sandra un Harijs ir Ogres metronoms, ja? Bija arī Ogres metronomā laiks. Bijām uztaisījuši programmu, bet vietējā žūrija mūs izblamēja, tāpēc, ka vietējiem muziķiem vajadzēja darbu. Par Jokers rock festivāls, kurā esat piedalījies. Jā, Ar kādu ansambli jūs tur piedalījāties? Tas bija pirmsākums, jo man toreiz bija kaut kāds 16 gadu. Karjeras sākumā, piedalījos ansamblī Jogdari, un tur mēs spēlējām tādu roku mūziku diezgan interesantu. Un es spēlēju tur tad basģitāru galvenokārt. Pārējie dalībnieki bija 2 brāļi Airo Peķāni. Rubens bija galvenais solists un galvenais menedžers. Viņa brālis bija ļoti labs pianists. Bunzinīgs bija Mārtiņš Salspurens, kas vēl piedalījās. Jā. Bija Sfinksa no Ziemeļbrāzmas bija grupa. Dribers, kas bija sapņotāji. Vēl kaut kādas 3 grupas bija, bet es precīzi neatceros tos nosaukums. Tajā festivālā mēs ieņēmām 1. vietu. Tur bija arī obligātā dziesma, kas bija jāizpilda. Edmunda Goldsteina kompozīcija bija, un kur es nodziedāju ļoti veiksmīgi. Pēc tam jau mums sekoja visi tādi piedāvājumi, un būtībā jau tie piedāvājumi bija bez seguma. Visi jau domāja, ka mēs tagad pa brīvu iesim spēlēt un dziedāt. Bet tie mani kolēģi bija vecāku gadu gājumi. Viņi teica, nē, pa brīvu mēs domāju, neko nedarīsim. Pa festivāliem vēl ir bijuši kādi festivāli? Es esmu piedalījies Bauskā country mūzikas festivālā vairāk kārt. Nekādas laureāta vietas mēs nedabūjam, bet piedalīties jau ir ko vērts. Un man ilgas gadus bija arī solists, ar kur es sadarbojos, Inese Greste. Tagad viņai uzvārds ir Bernāne. Viņa tāda laba country dziedātāja ar īpatnēju balsi. Viņa ir piedalījusies arī manu disku ierakstos. Juris saka, es jau protu tādu vainu izārstēt. Julī zemē itin rāma, kāju vajag masierēt. Pēc brīža Grieta saka, Juri, kur tu masierē? Man jau kājas apne ribas, ja tu tā, tad es vairs ne. Mīļo Grietiņ, tas nekas, man tik šoreiz misējās. Mīļo Grietiņ, tas nekas, man tik šoreiz misējās. Saule jau aiz kalniem steidzas, diena jau uz galu iet. Tādu abiem ceļotājiem laiks ir drīz uz mājām. 89. gadā jūs devāties uz ASV. Tur bija divējādi tādi, iemesli. Pirmais iemesls bija, man dēls bija tajā vecumā, kad viņi sāk tramdīt iesaukšanu padomju armijā. Un tajā laikā Baltijas republikām jau bija diezgan liels naids, teiksim otrādi. Krievijai bija lielāks naids pret Baltijas republikām. Uzrādās alkas pēc brīvības un dažādi notikumi bija. Un tajā Krievu armijā, padomju armijā, tur pret tiem baltiešiem izturējās diezgan agresīvi. Tur viņus pieklapēja, un bija arī letāli gadījumi. Un mēs nolēmām, ka mums ir izdevība tikt projām, un tā mēs tikām projām. Labdien, es esmu Harijs Užāns, un patreiz atrodos Vašingtonā, pie Kapitola, kā jūs paši redzat. Ļoti tāls ceļš no Rīgas bija uz Vašingtonu, un par šo ceļojumu es izliku visu savu naudu, ko biju iekrājis savā garajā mūžā. Jāsaka. Un nākušo dziesmu es veltīju tai naudas čupiņai, kas aizgāja šī ceļojuma labad.
pēc tam jau iepazinos ar Čikāgas piecīšiem. Mums pie klavieriem sēž Latvijas imports, faktiski jāsaka Latvijas eksports. Latvija eksportē betonu, tagad eksportē cilvēku. Bet tas ir arī Sužāns ļoti talantīgs muziķis. Un mēs ceram, ka viņš kādu laiku paliksies Amerikā, kur viņš šķiet darīt. Palīdz, viņš bija ļoti tādā vēsturiskā momentā, kad mēs uzstājāmies pirmoreiz Vēršmarkā, kad 50,000 skatīt reklāmotēm un stīgs, milzīgā karstu dēļ stīgs ļoti šķupnos. Viņš tā kā indiāņu karā lādēja šautēs toreiz sievietes, tā viņš skaņoja gitāras aiz skatu. Viņš darīja ļoti sveitīgi darbu, un vajadzētu ar balvu kādreiz dabūt. 3 mīlestības. Tiem jau es diezgan daudz pastrādāju. Es pat piedalījos viņu platas ierakstos studijā, koncertēju šad tad. Mēs arī izbraucam gandrīz visu Ziemeļameriku, ieskaitot Floridu un Minnesotu un Mičiganu. Interesants laiks Amerikā. Čikāgas piecīšos nebija neviens profesionāls mūziķis. Viņi visi bija amatieri. Bet ļoti talantīgs bija Ievāna kungs, kurš rakstīja feļetonus un dzejojus. Tāpat tās Alberts Leksdiņš, viņam labāk padevās tos tekstus sacerēt. Un tā mūzikas materiāls parasti bija diezgan tāds primitīvs. Un galvenokārt jau viņi izgāja uz tekstiem. Un Armands Birkens, tas jau tur arī bija mācījies arī kaut kādu mūzikas skolā, kaut ko viņš bija mācījies. Tīri labi bija spēlēja ģitāru, un viņiem bija interesants variants, ka viņi ļoti daudz ārzemju gabalus, amerikāņu komponistu gabalus iztulkoja latviski, tā kā piesavinājās, ka viņi paši būtu autori. Tajā laikā mums bija ierobežoti sakari ar rietumiem, mums informācija nepienāca nekāda, bet tad, kad viņi sāk pienākt, tad atklājās, ka viņiem pat bija viens gruzīnu gabals, ko viņi uztaisīja. Vilciens pēdējais uz Rīgu aiziet. Tas taču ir Suļiko, gruziņu tautsdziesma. Jā, man cienīja, es jau spēlēju gan dažādos latviešu pasākumos arī, Līgos svētkos Garezerā. Un šajā klusumā man stāvēja, lai mūži pāri galvai krīt. Tāds klusums, kuru tikai nāve vēl klusāku var padarīt, vēl klusāku var padarīt. Tāds klusums, kuru tikai nāve vēl klusāku var padarīt. Tajā laikā es arī apgūstu sintezatoru spēlēšanu, jo arī plika ģitāru tu viens pats neko nevar izdarīt, bet, kad tu ieslēdz sintezatoru un kad tur skan kaut kāds pavadījums, orķestrs, tad tu var dziedāt pa virsmu un tad cilvēki var dansot un priecāties, vai ne? Bet, neatkarības dienā es uzstājos Čikāgā uz skatuves lielās Ciānas draudzē. Es dziedāju tādu patriotisku dziesmu, pati māte savu dēlu, tur kaut kādreiz arī Anšipāni bija dziedāju, bet uztaisīju savā aranžējumā ar savu ģitāru. Ir bijuši tādi gadījumi, ka es uzstājos viens pats. Atgriežoties Latvijā vēl Māra Krievkalna te vēl figurē. Bija laiks, kad Māra Krievkalna brauca, pa tādiem pasākumiem dziedāt un spēlēt ar viņas dzīvesbiedru Andreju Loci. Bet Andrejs Locis aizgāja mūžībā, un viņa tomēr gribēja turpināt dziedāt. Un viņa, sameklēja mani, vai viņai kāds man ieteica, es nezinu, bet viņi sameklēja mani, un mēs ļoti ātrā tempā iestudējām viņas repertuāru. Un mēs arī kādu laiku braukājām pa Latviju. Viņai bija daudz piedāvājumu Mārai, jo viņa jau tomēr arī bija tāda ļoti populāra dziedātāja. Pēc tam jau viņai māsas dēls Kristaps Krievkalns viņai uzrakstīja vienu no pēdējām dziesmām
viņai plašs repertuārs bija. Tad vēl Pāsla Gebharde. Jā, Pāsla Gebharde bija Selgā, viņa vien brīdi bija arī. Katras dienas rīts bija laimīgs, reiz manā bērnībā. Sniegs likās tik balts, tik mirdzošs un tik tīrs, jo rīts, katras dienas rīts bija laimīgs, reiz manā bērnībā. Jā, Pāsla Gebharde, šad tad mēs arī divatā kaut kur aizbraucam uzdziedāt, uzspēlēt. Tajā no 90. līdz 2000. gadam tur bija sadarbība. Ar Ojāru Grīnbergu braucam divatās sniegt priekšnesumus. Ojārs jau bija tāds lustīgs puika, zin. Viņš bija tāds, ļoti dzīvespriecīgs, un kad braucam kaut kur, tad visu laiku mēs runājamies kaut ko tādu. Koncerts Allažu sieviešu cietumā. Piedalās Uldis Tabulnieka ansambls ar Ojāru Grīnbergu un Margarītu Vilcānu. Un mēs sagatavojušies uz skatuves, priekškars atverās un notiek koncerts. Bet tagad jāiznāk ir Ojāram Grīnbergam uz dziesmu. Viņš iznāk ārā dziedāt uz Ivolas Linus, bet priekšā, zāle pilna, un priekšējā rindā meitenes paplēš kājas un izrādās, ka viņām bikšu nav kājās. Un Ojārs vairs nevar padziedāt. Viņš nabaks sāk klepot un pagriežās un smējās, un muzika iet, bet viņš nedzied vairāk. Beidzās tas gabals, un viņš vienkārši aizskrēja aiz kulisēm, un visas meitenes ļoti skaļi aplaudēja ar ovācijām. Tāds bija gadījums, jā. Vienīgā lieta viņam bija, ka viņš bija trakulīgs smēķētājs. Viņš smēķēja, pilnīgi tik bieži, kad es nevarēju saprast, kāpēc viņam to vajag. Un viņš jau pirmo reizi saslima, viņam taisīja operāciju. Un pēc tās operācijas es teicu, bet Ojār, tagad tu nesmēķēsi. Viņš teica, nē, viņš saka, es to nevaru atmest. Un piedošana, bet viņš arī tas smēķēšanas rezultātā arī pēc tam izbeidza savu brīnišķīgo dzīvi. Ja viņš nebūtu smēķējis pēc operācijas, varbūt, ka viņš būtu vēl dzīvojis. Tā kā tāds, nelēmīgs gadījums tas ir, bet, Un šobrīd ko darat? Šobrīd es būtībā strādāju savā mājā, savā dzīvoklī. Audio ierakstiem es nodarbojos. Iela muzikantiem rakstu fonogrammas, lai viņi var pēc tam fonogramām, paņemot rokā mikrofonu, dziedāt uz ielas vai kur parkā vai viena ģimene, kura braukā pa bērnu dārziem. Bērnu muziku spēlē un visādi izdancina bērnus. Ir divi varianti. Ir, piemēram, pēc pasūtījuma, teiksim, tā kā man tas Nauris Vēvers man iedod tekstu priekš bērnu muziciņas, tad man ir jādomā, kā to tekstu pasniegt vokāli. Tad es piedomāju pie tā teksta. Un otrs variants ir, protams, kad ir kaut kāda iedvesma, bet parasti tā iedvesma arī rodās no tā, ka tu ieraugi kādu ļoti labu tekstu. Jo man vairāk iznāk tā, kad pēc teksta ir labāk sacerēt kaut kādus mūzikas fragmentus. Ir arī bijuši gadījumi, tas ir trešais variants, kad iešaujās galvā kāda dungojama melodija, un tad es viņu pierakstu, un tad es domāju, ko ar viņu darīt. Vai turpināt viņu attīstīt,
vai varbūt, ka tas ir tikai kaut kāds mirkļu redzējums vai dzirdējums. Vai brīnums tas, kas apsolīs jau šonakt, vai nepaliks tas tikai iztēlē? Vai brīnums tas, kas apsolīs jau šonakt, vai nepaliks tas tikai iztēlē? Katru mirkli debesis jau tuvāk, bet varbūt soļus pretī spēr es, lai lietus līst kaut kur aiz debes lokiem, lai skumjas nāk, ja pretī rītam nes. Lai lietus līst kaut kur aiz debes lokiem, lai skumjas nāk, ja pretī rītam nes. Tad mēs vienmēr saskaņojam, vai tāda mūzika derēs vai nederēs. Es cenšos pēc tā rakstura arī uzrakstīt. Tad ļoti daudz esmu sarakstījis tāds bērnu muziciņu. Viņi ļoti apmierināti, viņi brauc pa visu Latviju. Es uzstājos parasti tikai kaut kādos tādos privātos pasākumos, un lielāko daļu jau mani uzaicina vecie klienti, kas man ļoti labi pazīst. Bet bija jau arī te mikrofona 55. jubilejas koncertā, kur man uzaicināja, kurš arī notika VF kultūras pilī un arī daudzās Latvijas pilsētās. Tur es arī piedalījos ar dziesmu, kur es pats dziedāju, un otra man dziesma dziedāja Īra Krauja, izpildīja man titulu dziesmu Par visu maksāju dārgu. Jo Sandra, diemžēl, nedzīvo Latvijā, Sandra Ozolīte. Tad, kad es rakstu mūziku kaut kādu, tas arī, ko es esmu uzrakstījis, tas ir vairāk tā kā country un vairāk tā kā tāda vieglā estrādīta. Ja? Bet būtībā man pašam jebkurš stils ir tūs. Es varu klausīties gan roku, gan smago roku, gan blūzu, gan džēzu man arī ļoti patīk. Un viens no mīļākajiem komponistiem un izpildītājiem ir Stings, kurš ir, fantastisks mūziķis. Protams, Eriks Klaptons, ģitārists. Par Beatliem tur vispārībā jautājumu nav. Tos es visus no galvas zinu. Vecie mūziķi kādreiz kopā kaut kur satiekties vēl, ar ko ir tās senāk spēlēts? Diezgan jau reti tas sanāk, bet pat nesen bija manam bijušam kolēģim Guntim Brancim bija liela jubileja. Un tur mēs tajā vienā kultūras namā, kas Babītas pagastā, bija noorganizēta viņa sveikšana, un tur bija sabraukuši visi muziķi, ar kuriem kādreiz ir būs kopā, un mēs... Sajūtas, jā, bija vajagās. Mēs paši arī tur uzdziedājam, uzspēlējam, un bija satikos ar ļoti labiem. Ar Uldu Marhiļeviču arī kopā esmu spēlējis restorānā Lido un teiksim, ar ļoti daudziem. Būtībā ir tā, ka varētu teikt, es pat ar Alnu Zaķu esmu spēlējis kopā Krogā. Viņš spēlēja violu un klarnetu, un es spēlēju sintezatoru un dziedāju. Tā kā Ivars Birkāns, Raimunds Raubiško, visi tie lielie kolosālie mūziķi, ar tiem man bijis gods kopā būt savā dzīves gājumā. Satrūkst jau vasarai, jājogu krelles,
samirkst jau kājas par asu ejot man. Pārkāp jau vasara žogam zaļo ābolu dārzā, savu atvadu valsi lēni dejojot. Satrūkst jau vasarai jāņogu krelles, samirkst jau kājas par asu ejot man. Pārkāp jau vasara žogam zaļo ābolu dārzā, savu atvadu valsi lēni